Labvakar, cienījamie skatītāji! Šovakar uz sarunu es aicināju Lindu Gudri. Viņa ir vecmāte, ar holistisku pieeju. Un tā tēma šodien ir pasmaga. Mēs runāsim par abortiem. Izstāst, kas vispār ir aborts un kā tas ir teiksim, tādā vispārīgā skatījumā, kas ir aborts? Es šovakar gribētu droši vien parunāt par abortiem no tāda holistiskā skatu punkta, kas nozīmē, ka mēs apskatīsim ne tikai šo fizisko ķermeni, bet arī emocijas un garīgo ietekmi, kādu izdara aborti. Aborts, kā mēs saprotam, tā ir dzīvības pārtraukšana. Un sieviete pēc savas izvēles var pārtraukt abortu līdz 12. grūtniecības nedēļai, jeb tas ir 11 grūtniecības nedēļas un 6 dienas. Kad likumā man nepatīk, es negribu un es tagad pārtraukšu. Jā, pēc savas izvēles, ja viņa vēršas šādu vēlmi pie ārsta, tad ārsts viņai dod nelielu, tur ir dažas dienas tā kā jādod pārdomām, un ja viņa nepārdomā, tad viņa var iet un veikt šo procedūru. Un tad vēl ir arī medicīniskais aborts, kuru ir iespējams veikt līdz 24 grūtniecības nedēļām. Medicīniskais tas ir, ja tur ir kādas dzīvībai svarīgas vai, teiksim, būtiskas nianses, kāpēc to jādara? Jā, kuras tiek atklātas, jo ne visu mēs redzam, teiksim, pirmā trimestra ultrasonogrāfijā mēs varam atklāt un skrīninga laikā, kad bija kaut kādus defektus, jo orgāni attīstās vēlāk šiem te mazulīšiem. Un tad ir tāda otrā sonogrāfija, kuru mēs taisam ap 20 grūtniecības nedēļām. Tur mēs skatāmies tieši šo te orgānu attīstību. Un tad nereti tur parādās kaut kādi defekti, un mēs uzzinām, ka bērnam ir ar dzīvību nesavienojamas lietas, vai arī būs kaut kādi defekti, kas iespaidos šo dzīves kvalitāti, un tad tiek sasaukts ārstu konsīlijs, un ārstu konsīlijs, ja viņi dod piekrišanu un saka, jā, šis ir tas gadījums, kad sieviete var izvēlēties pārtraukt šo grūtniecību, taču, protams, vienmēr izvēle ir sievietes lēmums pārtraukt vai nē, un tad, ja viņa tā izlēma, tad viņai ir tiesības to darīt pēc šīm 12 grūtniecības nedēļām. Bet tas nozīmē, ka tas nav spiesta lieta, ka, teiksim, ja tev saka, ka tev ir daunītis būs, piemēram, tad tu vari pārtraukt, vari nepārtraukt. Jā, nē. Spiediena nav nekāda. Kā lai tev pasaka, principā pēc likuma nedrīkstētu būt spiedienam, bet viss ir atkarīgs no tā, pie kāda aprūpes speciālista tu esi trāpījies. Jo, te es varu padalīties arī ar savu pieredzi un varu pateikt, ka spiediens tiek izdarīts reizēm. Un man ļoti diezgan uzstājīgi mani, piemēram, arī mēģināja abortēt, un tad man bija tāds, vispār tas ir mans lēmums, un es viņu pieņemšu nevis tāpēc, ka kāds cits mēģina projicēt savas bailes uz manīm. Vai arī ir arī medpersonāls, kas uzskata, ka labāk, lai izkrīt vesels bērns nekā piedzimst slims bērns. Un viņiem tā šķiet norma. Tāpēc tas pacientu tiesību likums reizēm tiek pārkāpts atkarībā no tā, pie kāda speciālista trāpies. Cik ir vispār tādas kļūdas iespējas, vai vispār tādas kļūdas ir iespējams? Jā, ir iespējams kļūdas, to procentu nevar tādu nosaukt precīzi, taču ir bijis tā, ka sieviete taisa visas iespējamās analīzes grūtniecības laikā, un viņai parāda, ka viņai perfekti vesels bērns, nekur nekas nav atrasts, taču, kad piedzimst, tad tomēr uzpeld kaut kāda nebūt problēma tam bērnam. Vai arī, kad ir uzrāda analīzēs, ka būs kaut kāda kaite, taču sieviete nolēma atstāt to bērnu, un viņai piedzims pilnīgi vesels bērns, un tā kaita tā arī neatklājās dzīves laikā. Tā kā tas nav 100%. Bija ģimenes draugiem, bija tāds gadījums, kur uzrādīja daunītis, un tad tur beigās to mammu, kā saka, tas spiediens tā kā nebija, bet viņš tomēr bija, un to bērnu izabortēja. Un vecmāte, kas to izdarīja, viņa tā paskatījās uz to bērnu. Kāpēc vispār to vajadzēja darīt? Tas normāls bērns izskatās. Un tā mamma vienkārši viņai izšāta un ja brīdī kortis, viņa ilgi neatguvās no šitā.
Jā, tā var būt, bet tas ir ļoti nekorekti, principā, noticis no medpersonāla puses, jo tas, ka šis mazulītis tajās nedēļās izskatās normāli, tas nenozīmē, ka viņam iekšā nav tas gēns. Tikai tāpēc, ka viņš izskatās, mēs uzreiz neredzam, jo arī Down sindroma bērniņi, viņiem ir tā gradācija ļoti liela, cik viņš izpaudīsies, kādam būs mazāk, kādam būs vairāk, un kamēr viņš nav vēl pilnībā attīstījies, tas arī var tik ļoti nebūt redzams. Tāpēc tā nedrīkst teikt. Tikai tāpēc, ka viņš tā izskatās. Un tāpēc mēs taisam šīs analīzes, un ja mēs paņemam analīzes, tad iespējams, ka tur bija. Bet tieši tā, ko tas nodara tai mammai, šāds teksts. Par to jau bieži vien nedomā. Jā. Labi, bet parunāsim par abortiem, teiksim tā, bet kas tas ir tīri fiziski, teiksim, kas tas ir fiziskajam ķermenim? Jā, diemžēl mums sabiedrība ir tā, ka viņi diezgan atdalīti no sava ķermeņa un nejūt šīs te smalkās izmaiņas, kas notiek ķermenī un kuras vada hormoni. Kā piemēram, cilvēks domā, ka viņš grib ēst, ja viņam tagad ir, vai viņš ir paēdis, un viņš pat nesaprot, ka šīs sajūtas izsauc hormonu svārstības. Ja? Mums ir grelīns un leptīns, kas ir bada hormons un sāta hormons, bet cilvēks to pat, es gribu ēst. Viņš tā tupa, es gribu ēst, un nē, tagad es esmu paēdis. Taču viņa šīs sajūtas tiek regulētas ar šiem te hormoniem, un tas ir tas, kuras īstenībā cilvēks visvairāk jūt, bet mums ir vēl viss pārējais, kas mums notiek, adrenalīns, kortizols, tie visi ir hormoni, viņi pilnīgi iespaido mūsu ķermeni. Kas ir hormoni, kas ietekmē grūtniecību un sāk strādāt pie grūtniecības attīstības, lai saglabātu šo te bērnu. Tur ieslēdzās vienkārši entie procesi, lai tas bērns attīstītos, pārslēdzās imunitāte, pārslēdzās hormoni. Tur tāds mega vienkārši process aiziet. Un, ja tas aborts tiek veikts no ārpuses, teiksim, sieviete tā tad izdomāja, ka viņa pārtrauks vienā brīdī, ķermenis jau to nezina. Viņš ir pārslēdzies, ieslēdzies uz ilgstošu darbību. Viņam ir aizgājis mehānisms, ir palaists mehānisms, kuram ir jāstrādā entos mēnešus, lai to bērnu iznēsātu. Un tad, kad tiek veikts šis aborts, tad sanāk, ka tas mehānisms uzkarās, erors. Viņš nesaprot, un kā viņš pēc tam atgūsies, kā viņš tiks ar to galā, mēs to nezinām. Vai viņš atspēlēsies pēc tam sievietei par to kaut kādā nebūtu veidā vai neatspēlēsies, kā viņa atgūsies, kā viņa neatgūsies. Šis te ķermenis mēs nezinām. Tad iznāk, ka mēs to procesu faktiski apturam no otra gala. Jā, teiksim, tas sekas, tas bērns, ko visa tā fabrika nodrošina. Jā? Tagad mēs to produktu izņemam ārā, un tagad tā fabrika turpina ražot. Un tur nekā nav vairāk. Tur nav ko noturēt vairāk. Tur nav ko noturēt. Viņš uzkarās, jā, tā fabrika uzkarās, jo viņa neuzreiz viņa sapratīs, ka nav, tie hormoni turpinās izstrādāties, un tad paies kaut kāds brīdis, līdz viņi sapratīs, ka nav, tāds viņš. To procesu, viņu nevar tā aprakstīt, kas tur līdz galam notiekās. Jā, bet, viņš pat jau nav izpētīts. Līdz zinātniski, līdz tik smalkam līmenim viņš nav izpētīts. Jo te arī ir tā rietummedicīnas atšķirība. Rietummedicīna ir vienkārši kolosāla šajos gadījumos, kad mums ātri kaut kas ir jāatrisina. Un viņa to izdara, taču viņa nav ilgspējoša, un viņa neskatās, kas notiek pēc tam. Jo tas pats ar tiem abortiem, ar indukcijām, ar lūzumiem kaut kādām. Jā, ir tās vietas, kur viņa tā forši nostrādā, mēs atrisinām šeit un tagad, taču kas notiks pēc tam, tas vairs nav svarīgi. Bet tad atkal būs cits speciālists, ja? Tur būs, tad, tev klients ar emocijām pie psihologa ir izcīni, ja? Kur pie mazjārnās. Kā tu domā, teiksim, tas ir tā kā labi tos abortus veikt, bet tas tā kā slikti tos abortus veikt, tie cilvēki, viņi tā kā noziedzās pret kaut ko, vai viņi tā kā nenoziedzās, tas notiek. Tad ja mēs skatāmies holistiski, tad mēs skarām fizisko ķermeni, emocijas un garīgo pasauli. Un tad šeit labi vai slikti nepastāv.
Kā tas viss atrisināsies, ir ļoti svarīgi no kādas pozīcijas sieviete pieņem lēmumu. Jo viņa var pieņemt šo lēmumu no bērnu pozīcijas, neuzņemoties atbildību. Apmēram, man tā pateica, ka man tā ir jādara, vai arī sajūtas spiedienu no sabiedrības, vai arī no baiļu pozīcijas, ja viņa izdara šo lēmumu. Tad tam ir vienas sekas. Ja savukārt viņa stāv stabili uz savām kājām, viņa ir apzināta, pieaugušā pozīcijā, un viņa zina, kāpēc viņa izdara šo lēmumu, tad tas atspēlēsies vai neatspēlēsies pavisam citādāk. Jo kur ir tas, ja mēs tad garīgā puse šeit ir tāda, dvēsele nākot uz šejieni noslēdz zināmus līgumus. Mēs dzīvojam tomēr dualitātē, kur abortus veikt ir iespējams. Mēs dzīvojam tur, kur tas ir atļauts. Un, ir dvēseles, kuras grib tikt abortētas, iziet šo pieredzi. Ir dvēseles, kurām ir kaut kāds karmiskās saites, par ko viņiem tagad vajag tikt abortētiem. Ja? Un mēs esam noslēguši šos līgumus. Tātad, ja sieviete izdara šo abortu, tāpēc, ka viņa līguma iespaidā, ja viņa šo abortu veids, tātad viņa izpilda savu līgumu, viņai ķermenis atvesaļosies labi, viņa emocionāli atvesaļosies un garīgi viņa ir izdarījusi savu uzdevumu. Taču, ja viņa šo abortu veids, tāpēc, kad viņu nepieņems pēc tam sabiedrība, viņu vecmāte aizvilka aiz rokas un to izdarīja, ja kaut kādu nebūtu citu, jo kāds no malas ir iejaucies šajā brīvajā gribā. Un šim bērnam, piemēram, nebija jāiet bojā. Viņam bija jāpiedzimst, bet kāds cits ir iejaucies. Tad, attiecīgi, arī visi tur uzņemās atbildību. Bet tie, teiksim, kas ir spontāni aborti, viņi, teiksim, kā nāk, tā aiziet, un tur it kā viņas ir vienkārši jālaiž projām, un tas ir viņu pašu tā kā izvēle. Jā, tā var būt viņu izvēle, tā var būt arī dzimtas izvēle, jo tad pastāv šī teorija, ka pirmais bērns, kas dzimst dzimtā, turpina vīra dzimtu, otrais bērns, kurš dzimst, turpina mātes dzimtu, savukārt trešais bērns pēc kārtas, kurš dzimst, tas būs šo abu dzimtu apvienojums. Tas būs kaut kas jauns, tāds zariņš, kurš vēl neko nav tik ļoti piesaistīts pārējām. Un tad nereti mēdz būt tā, ka dzimtā, piemēram, mirst pirmie bērni vai otrie bērni. Viņi nepiedzimst. Ja? Un tad ir tā, ka viena no dzimtām ir nolēmusi, ka nē, mēs savējo zāru vairs neturpinam, bet tas nenozīmē, ka tev vairs nevar būt bērni. Tev ir pirmais, tev ir trešais, tev būs ceturtais, tev nebūs piektais, tev būs atkal sestais. Ja? Tad neturpinam vienu no dzimtas līnijām, piemēram. Varbūt tāds, vai arī, lai tā dvēselīte šeit piedzimtu, viņai ir jāslēdz šī līgumi, kontrakti ar dzimtu. Un jāuzņemās noteikti uzdevumi. Un ir kāda, kas pasaka, šito es negribu. Tad dzimta pasaka, tad sorry, tad nebūs. Vai arī tikpat labi, tur varbūt nav šis aspekts, bet tur ir tiešām trāpījies kāds folikuls ar brāķi, kāds spermatozīts ar brāķi, un ir fiziskais, tātad ir bijis iesaistīts fiziskais ķermenis, kurš ir brāķēts un kuram nav lēmts, vienkārši vajag iziet. Tad mēs zinām, ka nejaušība šeit dzīvē laikam nav neviena. Bet, jā, tā... tas ir, jā. Tātad viņam tādam vajadzēja būt, tāpēc, lai izkristu, piemēram, tad neturpinātos vīra dzimta. Nosēdz, jā. Te vēl ir tāds moments, kas ir, kad... Jo manā praksē, protams, ka sievietēm viņām notiek gan spontāni aborti, gan viņas stāv šīs smagās izvēles priekšā, taisīt vai netaisīt medicīnisko abortu, ja? Un tad, kad es skatos uz tām meitenēm, kurām notiek spontāni aborti, un es ar viņām strādāju, man klusībā kaut kur tāds, es sajūtu kaut kur dieva žēlastību pret viņām, jo es zinu, kā vēl var būt. Tas, protams, viņām nav šī izvēle jāizdara. Jā, ka viņām nav jāizdara tagad tā izvēle, pārtraukt vai nepārtraukt. Tas ir, protams, tas ir sāpīgi, un par to vispār neviens nestrīdās, taču tām meitenēm, kurām ir jāizdara šī izvēle, ir smagi, ir ļoti smagi. Redzi, ir tāds, piemēram, ka mēs varam tā konkrēti pateikt, jā, mēs redzam šito ultrasonogrāfijā, te viss ir slikti, mēs zinām, ka tas viss ir slikti un nesavienojam, vai analīzes atnāk, jā, tāds, ka viss ir slikti. Taču ir arī tādi gadījumi, kad
sievietei, tad grūtniecība norit perfekti, viss ir kolosāli un tāds. Un tagad mēs atkal esam tajā otrā trimestra ultrasonogrāfijā, kad skatāmies tos orgānus un, piemēram, ieraugam, ka tam auglītim, bērniņam, viņam iztrūkst viena smadzeņu daļa. Un atkal jau šeit diapazons, kā tas izpaudīsies, ir vienkārši milzīgs. Vai tas bērns var piedzimt tā, ka pilnīgi vesels, un mēs vispār nekad nepamanīsim, kad viņam kaut kas trūkst, līdz tam, ka tev piedzims dārzenītis. Un es atvainojos, es nevienu nevēlos šeit ar vārdu dārzenītis aizskart. Tā kā tas tāds vienkārši mēģina to pastāstīt, līdz kam, kāds ir tas diapazons. Ja? Un tad tev ir jāpieņem lēmums. Tu viņu atstāsi, vai tu pārtrauksi šo grūtniecību, ka tu pat nezini vienkārši, ko tu tur pārtrauc. Tā ir tāda iekšēja sajūta mammai. Jā. Te ir mammai jāiet pie sevi, mammai ir jāsajūt, kas ir pareizais. Nevis no bērna pozīcijas, nevis no bērņa pozīcijas, bet no pieaugušā pozīcijas jāsaprot, kas tagad notiek, kas tā ir par pieredzi, kas man ir jāizdzīvo. Cik vispār tāda mamma ir? Kas spēj šādus lēmumus apzināti pieņemt. Ir. Es zinu, ka viņas ir, bet nedomāju, ka viņas ir daudz. Jā, droši vien. Man tādas statistikas precīzas nav, tāpēc es nevaru pateikt daudz vai maz. Pēc savas, pēc tiem cilvēkiem, kas nāk pie manis, ar bērniem. Man ir vienmēr uzdot daudz jautājumus, un tad jau uz jautājumu, kā bija dzemdībās, tad ir viena daļa, kas saka, vai es tā izbaudīju. Kaifs. Es zinu, ka tā var. Tik maz. Viņi ir tik maz, kas izbauda. Un atkal tu citai stāsti, teiksim, viņi stāsta, cik briesmīgi bija dzemdībās. Es saku, bet man ir cilvēki, kas nāk un saka, ka viņiem izbauda dzemdības. Un viņi uztais lielās, es nesaprotu, kā to var dabūt gatavu. Ja? Tad, laikam tie apzinātie ir, es nezinu, tā baidot minēt ciparus, bet es domāju, 5% viņi ir, vairāk viņi nav īsti. Jā, tā varētu būt. Turpinot to spontānu abortu tēmu, bet ir, teiksim, ir ģimenes, kas sanāk kopā, 2 jaunieši, un kadiem mokās un nevar tikt pie tām bērni. Izkrīt viens, izkrīt otrs, izkrīt trešais, kaut kādā 4 nedēļās parasti krīt, 5 krīt, ja? Un tad viņi nāk un saka, bet paklau, palīdzi man tagad, mums tagad dabūt. Tad atkal, kas tas ir? Ko tas nozīmē? Ko var to darīt? Šī, man liekas, pat būtu vēl vispār atsevišķa tēma, kur es varētu stāstīt, kas ir tieši psihogēnā neauglība. Jo, ja abi divi ir veseli, fiziski, tad mums nav nekādas fiziski ķermeņi ir veseli, tad ir jāskatās atkal šis psihogēnais aspekts. Un tur ir vairākas lietas, ko mēs varam skatīties, bet, piemēram, viena no lietām, ko es tagad tā varētu ātri ieskicēt, ir par to, kas notiek attiecībās. Jo, ja mums ir sajukušas lomas šajās attiecībās, tas nekas, ka tu izties pēc pieauguša vīrieša, es izskatos pēc pieaugušas sievietes, tikpat labi es varu būt tava meitiņa. Ja? Mana loma var būt tev mans papucītis. Un mums nebūs bērnu. Tāpēc, ka dabā nav no meitai, no tēva bērns nevar būt, ja mēs neesam kā vīrietis un sieviete. Ja? Vai arī būt otrādā, kad tu esi dēliņš man, ka tu esi mans vēl viens bērns. Es nevaru ieņemt bērnu no sava bērna. Tiek sievietes, kā to teicienu, ja? Kad sievietēm ir tik, cik viņai bērni ir +1. Ja? Tā nevajag būt. Jo te ir arī tāds, ja pat tad, ja tev beigās tu paliksi stāvoklī, piemēram, no sava it kā bērna, dzimtā tev ir paredzēts, ka tev būs, 3 bērni. Un tad viens aizies vājākais, tiks no dzimtas izņemts ārā. Tad nevajag tā riskēt. Vajag stāvēt savās vietās. Bet arī, cik ir tās sadarības, jo, manuprāt, cik es atkal cilvēku skatos, ir tāds, ka tev atnāk šāds pāris, un tu vispār nesaprot, ko viņi dara kopā. Jā, protams. Bet katrā ziņā tas nav mans, es tā kā nemēģinu neko uzspiest, ja? Jā, bet, reizēm ir.
Nu labi, bet jautājums ir par, nākošais ir par nenotikušu abortu. Kas tas tāds ir? Nenoticis aborts. Tātad spontāns aborts ir tad, kad mums šī augļa ola vai bērniņš, atkarībā no tā, kāds mums jau ir tas periods, ja, kad ir šī grūtniecība, viņa ir apstājusies un dzemde jau ir iztīrījusies. Kad viņa izvada viņu ārā, tad viņš ir noticis spontāns pats. Tad arī ķermeniski tas viss notiek tā kā dabīgi. Jā, tas ir noticis. Ķermenis to ir izdarījis. Un tad ir nenoticis aborts, kad meitene nezina, ka viņai grūtniecība ir apstājusies. Viņa staigā vēl ar jau bojā aizgājušu bērniņu dzemdē. Ja? Jo tas periods, arī tā grūtniecība, kura spontāni notika, viņa kaut kādā brīdī pārtrūka, un tad viņa iztīrījās. Vai arī reizēm viņa iztīrās un piedzimst vēl mazi dzīvi bērniņi. Ja? Tur arī man ir gadījums, kur kolēģītei Lietuvā gan tas īstenībā bija tāds tik ļoti nejauks gadījums. Viņa bija 19. grūtniecības nedēļā. Viņa gaidīja trīniešus, tas nozīmē to, ka viņi ir vēl mazāki. Viņa bija dabīgi trīniešiem palikusi stāvoklī un bija covid, un viņa jūt, ka viņai sāks, viņa pati vecmāte, un viņa ļoti labi atpazina, un tās viņai nebija pirmās dzemdības, un viņa jūt, ka viss viņai sākās dzemdība 19. nedēļā. Un viņa zvana ātrajiem, un viņi neatbrauc pie viņas. Viņi neaizveda. Viņa pateica, tur bija arī tāds troksnis, protams, par šo te pacelts, un tad viņai piedzima, viņai gultā piedzimtie bērniņi, un viņi viņus arī filmēja, viņi vēl bija dzīvi. Un viņi pēc tam uzstājās konferencē un rādīja, un viņi prasīja, kā jūs varat teikt, ka tie nav bērni. Jo līdz 22 grūtniecības nedēļām un svars 500 grami, tas neskaitās bērns. Un viņi tad rādīja tos mazos 19 nedēļas bērniņus, kuri ir piedzimuši un elpo. Protams, ka tur tās izredzes ārpus dzemdes jau ir, viņu nav, tīri. Arī, varbūt arī, kad mūsdienu tehnoloģijas atļauta, bet tā attīstība tomēr nav notiks. Ne jau velti, protams, ir tās 22 nedēļas un vismaz 500 grami, jo tad tā ārpus dzemdes viņu jau vismaz var kaut kā izvilkt, ka viņš būs tomēr veselāks, jo tur viņam vēl ir jābūt iekšā, bet tas, ka viņu neaizveda ar tādu to tekstu, ka apmēram, jums taču tikai 19 nedēļas, tur jau vairs nav ko glābt, un kaut kas tam līdzīgs, tā. Un, ko tad viņai darīt? Jā, apmēram, viss, tad gaidat, jums apmēram tagad izkritīs un viss. Tā arī notika. Bet viņi tas lieli jau ir. Pietiekami. Tur ir cilvēciņi, tur ir reāli mazi cilvēciņi. Bet tas neskaitās pēc likuma, tas neskaitās bērns. Un te ir auglis. Un auglis ir tāds bezpersonisks. Jā. Auglis ir bezpersoniski. Un te ir arī tas, ka, ja mēs runājam par tiem abortiem, saprot, kas ir interesanti, kad mēs drīkstam legāli pārtraukt līdz 11 nedēļas un 6 dienas, bet 12. nedēļā mēs vairs nedrīkstam to darīt. Un kas tieši mainās vienas dienas laikā? Tas bērns, viņš neatšķirās ne ar ko. Un tur jau ir cilvēks, ja mēs nogaidām tik ilgi, tur ir reāls cilvēciņš. Sirsniņas sitās, smadzenes attīstās, viss, rokas, kājas, pirkstiņus var saskaitīt viņam. Mēs ņemam ar to kīreti, ar to izkasām vienkārši viņā ārā. Ar kīreti, ar vakuumu, ar medikamentiem. Tā kā izraisām tās dzemdības, un pēc tam atkal ir nākamā. Un kurš izdomāja tās nedēļas? Jautājums par to, kurš izdomāja? Kāpēc tieši tās nedēļas? Kāpēc nav ātrāk vai vēlāk? Kāpēc tieši šie ir tie laiki, kad ir iedalīts, kad mēs drīkstam vai kad mēs nedrīkstam to? Tā taču ir dzīvība. Tā taču ir atsevišķa jauna dzīvība, kas jau faktiski viņa rodās olšūnas un spermatozīda tikšanās brīdī. Jā. Tad faktiski, tā ir slepkavība. Jā, gan jā, gan daudz droši vien mums arī strīdēsies un teiks, ka nē, tas ir auglis juridiski. Juridiski sieviete drīkst darīt ar savu ķermeni visu, ko viņa grib. Un tad arī tāds, ja jau tu drīkst darīt visu, ko tu gribi, forši.
tad vajadzētu tā kā arī apzināties, ja tu ielaidies mīlas aktā ar vīrieti, kad blakus produkts tam būs grūtniecība tikpat labi. Ja tu apēd 10 bulciņas vai 10 kūciņas, tur arī ir blakus efekts. Ja tev palielināsies insulīns svars un vēl nezinu kas. Kad arī seks nav tāpat vien, viņam arī var būt komplikācijas. Tad faktiski jau mums, domājot par seksu, mums ir jādomā par sekām. Protams. Un ne tikai grūtniecība, STS, tikpat labi, ja? Un vēl nezinu, protams. Un ne tikai, laikam, sievietei ir jādomā, tad ir jādomā, laikam, arī vīrietim. Un faktiski gribētu, es no savas puses gribētu teikt, ka, laikam, tas vīrietis ir tas, kam tā atbildība būtu jāuzņemās. Jā, man ļoti patīk tas, ja vīrieši uzņemtos atbildību. Ir pat Āfrikā ir valsts, kur vīrietis uzņemās šo atbildību. Un tur vīrietis pat tad, ja sieviete dzemdē no viņa bērnu, viņš maksā viņai alimentus, viņš uztur to bērnu. Tur nav variantu, tur nemaksāt. Viņš momentāli viņu pieņem, viņš uzņemās pilnu atbildību. Tur nav tāds variants, ka, nezinu, jāiet kaut kāda alimenta jādabūna. Ja tu gulēji to sievieti, ja tu gulēji to sievieti, tu ļoti labi saproti, ka šis akts var novest līdz kaut kam citam. Tad negulē ar viņu. Bet negulēt tā grūti par sievieti. Tad aprecies ar viņu, ja jau viņa ir forša. Jā, bet redz, kaut kā tā kā ir iegājies, ka Moris savu darbu padarījis un tagad var iet, jā. Tagad ir atnācis, izdarījis, jā, un tagad tu redzēšanās, jā. Tā ir audzināšana. Un tu tiec galā, kā tu gribi, jā, tagad tas tavs, jā. Tā ir audzināšana. Bet, manuprāt, ir būtiski tomēr, kad, ja jau tu guli, man patīk, ka Imants Kalniņš šito teica. Visas sievietes, ar kurām esmu gulējis, es esmu aprecējis. Redz, tā tam arī vajadzētu būt. Un tad noticis aborts tas, kurš ir noticis, un nenoticis tad, kad sieviete staigā ar šo bērniņu, un tas vēl nav noticis, jo kaut kad viņš notiks. Dzemde noteikti iztīrīs, organisms noteikti izturēs, bet taču dzemde ir ļoti gādīga, un viņa mēģina līdz pēdējiem noturēt, un viņa cer, ka tur kaut kas būs. Un tad, kamēr visi tie signāli aiziet, un jo lielāks ir tas bērniņš, jo parasti arī lielāks ir tas periods, līdz atkal pārslēdzās visi hormoni un tādi, lai notiktu šis te abortiņš, bet viņš iztīrīsies. Bet tad nevienmēr ir jāmetās virsū mediķiem. Nav, un arī vadlīnijās tajās pašās ir rakstīts, ka ir laiks, kad var dot gaidīt. Ir šis laiks, nav uzreiz jāmetās virsū. Taču visi no kā visvairāk baidās, no tā, ka tev miljonis tagad tur ir iekšā, un tagad sāksies sepse tur, un viss būs slikti, un tu nomirsi, un vēl nezinu kas, un tāpēc ātrāk visu to vajag iztīrīt. Jā, bet redz, par to sepsi baida vienmēr, bet man šķiet tomēr, ka tas mūsu organisms ir pietiekoši gudra mašīna. Viņi tomēr ļoti labi zina un saprot, kas tur notiek, un ja mēs vēl sajūtam to, kas tur notiek, un ja mēs vēl ļaujamies tam, kas tur notiek, tad ir tāds diezgan labs rezultāts. Ja? Un ka tas sepsis nav tās pirmais, par ko ir jādomā. Ja? Jo tas pats, kā, teiksim, es mācījos medicīnu kādreiz, un mums 3. kursā sākās ķirurģija, un tad mums vadīja profesors Pētersons tagad ķirurģiju. Un tad viņiem bija tās, pēc programmas bija viņš saka, pumpas, tās, kuras uz sejas ir virs mutes līnijas, tās nedrīkst spiest. Jā, man arī tā mācīja. Pauze. Viņš saka, es gan neesmu redzējis nevienu sepsi vai encefalītu no izspiestas pumpas uz sejas. Es arī neesmu redzējis joprojām, nevienu. Jā, un es domāju arī par to dzemdi, bet tu par dzemdi runā, tad cita tā kā par cilvēku. Jā. Es droši vien par viņu tā arī runāju, jā. Jā, bet arī viņa ir gudra, un viņa noteikti, protams, kaut kas nav galīgi aizgājis šķērsām, organismā ar Jā, protams, ja kaut kas galīgi nav aizgājis šķērsām, un tā arī var gadīties, tāpēc ir jāskatās viss kopumā.